Cilvēka ausis ir spogulis dvēseliskajām vajadzībām un tam, kā šīs dvēseliskās vajadzības tiek izdzīvotas. Ausis pastāsta par to, kā cilvēks redz savu realitāti, simbolizē cīņas sparu, pretestību un agresiju. Tāpat ausis pastāsta par cilvēka spēju pieņemt lēmumus un apstrādāt informāciju. Interesanti, ka cilvēka ausis pat savstarpēji ir ļoti atšķirīgas. Dubultnieces neeksistē, jo kreisā auss simbolizē iekšējo pasauli, iedzimtos nosacījumus, jūtas, emocijas, bet labā auss ārējo pasauli, sociālos nosacījumus, dzīves virzienu un komunikāciju. Ausis ir īpašas arī ar to, ka embrionālajā stadijā viņām ir pilnīgi cita loma. Viņas ir žaunas, elpošanas orgāns, un tikai vēlākā attīstības posmā pārtop par dzirdes orgānu. Jau 4. augļa mēnesī dzirdes orgāns un ausis ir pilnībā attīstījušās, kamēr vēl daudzi citi orgāni ir tikai attīstības sākumposmā. Vispirms nosaka auss cietības pakāpi, un to var noteikt pēc mēģinājuma ārējo auss gliemežnīcu salocīt. Jo lielāka pretestība ir jūtama lūkot ausi, jo tā tiek vērtēta kā cietāka. Un ausu cietības pakāpe ir tikpat atšķirīga katram cilvēkam, kā katra cilvēka iekšējā spriedzes sajūta. Tātad, jo cietāka auss, jo cilvēka dvēsele ir gatavāka konfliktiem. Un šeit bieži pievienojas arī ironija un sarkasms. Gatavība emocionālajai konfrontācijai šajā grupā ir stipri lielāka, un turklāt arī izdzīvotā agresija. Bet, ja ausis ir iespējams pat vairāk kārt salocīt, tad šeit noteikti ir runa par mīkstām ausīm. Un interesanti, ka šo cilvēku virzienā ļoti bieži izskan tādi izsaucieni kā turies, saņemies. Un cieto ausu īpašniekiem gribētos, lai šie cilvēki būtu izturīgāki. Mīksto ausu īpašniekiem dominē vajadzība pēc harmonijas, ērtuma, omulības un mīļā miera labad. Viņi ir ļoti piekāpīgi un bieži vien uz sava rēķina. Jāatzīmē, ka bērniem ļoti bieži ir tieši mīkstas ausis. Par ausu lielumu, pozīciju, garumu un daudzām citām niansēm pastāstīšu citos video. Droši pieseko man, spied sirsniņu, ja patika, un uz tikšanos atkal citreiz.